jāuzkāp šķērca vairāk, jo paldies jums par to, ko jūs darat. Man ir bijis arī iespēja jums kopā būt gan komisijā, gan ministrijā, un tik tiešām jāsaka, ka es varbūt sākšu ar to, ar ko jūs beidzāt, bet man ir vēl dažas lietas pierakstītas, ko es tā kā atzīmēju visā šīs konferences laikā. Tik tiešām tā organizēšanās kā tāda, viņa ir ārkārtīgi svarīga. Un otrs, protams, kas ir citiem, varbūt, ka nav, kā lai saka, tradicionālajām vairākumam, kā jūs te arī izteicāties, ir finansējums. Jo, protams, ka 6 cilvēki varbūt nav daudz, bet ja viņi strādā tur pilnu laiku, ja viņi var atnākt uz komisijas sēdi 10 no rīta, neatprasoties darba devējiem, ja viņi var sagatavoties šai komisijas sēdē, gatavoties iepriekš varbūt nedēļu vai pat mēnesi, meklējot un tā tālāk, ja, tad tas ir ļoti daudz, ko viņi tur izdara, ja, pretēji šīm vērtībām, kur pretī cilvēks, kurš strādā savā darbā, pamatdarbā, kuram ir ģimene un kuram ir jāizraujās no tā visu, lai atnāktu uz to komisijas sēdi, ne viņam ir laiks sagatavoties, ne viņš varbūt arī kādreiz var tikt. Līdz ar to es domāju, ka tā ir tāda viena lieta, par ko būtu ļoti nopietni jādomā. Jūs jau parādījāt tās dažas deputāta atbildes, kuras arī man izskatījās ļoti interesantas, bet droši vien, ka tas, ko es no savas pieredzes varētu teikt, ka svarīgs ir cilvēks. Jo arī tā apvienība, kurā es šobrīd esmu, Latvijas reģiona apvienība, ir deklarējusi un deklarējusi atbalstu ģimenei. Tajā pašā laikā es tik un tā joprojām varu apliecināt, ka būs svarīgi, kas būs tie cilvēki, kuri tiks ievēlēti tur vai šur, jo viens to atbalstu vienkārši pauž un varbūt neko nedara ne par ne pret, ja, un cits varbūt kaut kā savādāk un aktīvāk rīkojās, tāpēc, ja vēlētājiem ir dota tā tiesība ar tiem plusiņiem un mīnusiņiem operēt, tad šo tiesību vajadzētu ļoti atbildīgi arī izmantot. Vēl atgriežoties tā kā pie tām pārējām lietām, par pētījumiem jūs pieminējāt, jāsaka, es arī ļoti daudz saskaros ar šiem pētījumu jautājumiem, kur kā lai saka, atkal, tas ir naudas jautājums, ne? Kad pareizie zinātnieki tiek piesaistīti pareiziem pētījumiem, pareizi tiek uzdot jautājumi, un tad, piemēram, ja par šo te homoseksuāli orientēto personu vai šīs personas jūtās diskriminēts, vai viņām dara pāri, ja jautāt tikai šīm personām pašām, ja, tad acīm redzot, skaidri kāda atbilde tiks saņemta. Un zinātniskums, nezinātniskums jūs arī pieminējāt, ka tikko pētījuma rezultāti nav tādi, kas kādam patīk, kā šis pētījums ir nezinātnisks, un tikko rezultāti ir tādi, kas patīk, tad pilnīgi neatkarīgi no nekādām metodoloģijām viņš noteikti būs zinātnisks un ļoti uzticams. Tas, ko mēs diemžēl redzam, ne tikai mēs runājam par ārvalstīm, bet arī Latvijā mēs redzam, ka šī vēršanās pret to tradicionālo vairākumu ir, kā lai saka, tāda visiem iespējamiem līdzekļiem un ļoti divkosīga. Un tad gribētu izstāstīt par 2 gadījumiem, kas ir Latvijā bijuši. Viens ir decembra sākumā asociācija ģimene organizēja konferenci par dzimumu līdztiesību, kurā atļāvās runāt par to, ka dzimumi ir nevis vienādi, bet vienlīdzīgi, paliekot atšķirīgi. Ja, un te ir vēl viena lieta, par ko man liekas būtu nepareizi, ja mēs pagrieztu to, kā, piemēram, cīņu pret dzimumu līdztiesību, jo skaidrs, ka dzimumiem ir jābūt līdztiesīgiem, tikai tas, ko mēs šobrīd redzam, tā ir absolūti absurdizēta un pārspīlēta forma. Līdztiesība nenozīmē vienādību. Un šāda konferences notika decembra sākumā Rīgas domē, un toreizējā labklājības ministra Ilze Viņķele uzrakstīja ļoti niknu vēstuli, tas vēl būtu maigi teikts, Sabiedrības integrācijas fondam, kā rezultātā šai asociācijai, šim projektam ir atņemts finansējums, un viņi nevar to savu darbību turpināt, vismaz šī projekta ietvaros. Tā kā tā ir viena tāda, ļoti, es uzskatu, ka zemiska lieta. Otrs, šobrīd ļoti daudz notiek runa par tādu saucamās dzīves mācības ieviešanu skolās, kur varbūt arī esat dzirdējuši, kā ārprāts deputāti ir piešķīruši finansējumu kādai konkrētai organizācijai, lai viņi šo te metodoloģiju vai saturu vai kā izstrādātu. Tajā pašā laikā tikpat divkosīgi aizmirstot, ka tieši tādā pašā veidā budžeta likumā ir piešķirts finansējums vairākām citām organizācijām, tā skaitā Resursu centram Marte, tajā skaitā dažādām citām. Ja mēs pasakam, ka deputāti tur kādu īpaši lobē, nepasakam to, ka arī tas pats bļāvējs ir pietiekami daudz labēts, protams, no citu deputātu puses. Un pēdējais, varbūt, ka mēs varam pēc tam parunāties par šo te konvenciju par bērnu aizsardzību.
Jo man ir jāsaka, ka es nesaskatīju, neatradu tur to jūs pieminēto par tiesībām uz seksuālu orientāciju. Nu, varbūt, ka es vienkārši neredzu, tad jūs man palīdzēsiet ieraudzīt. Paldies! Tā, labdien, es gribu atvainoties to, ka nokavēju, bija 12. tikšanās ar ministru prezidentu, Kundze Stariņas kundze, tā kā Baltijas asamblējas labklājības komiteja priekšsēdētājs no otras puses, bija arī vajadzētu atskaitīties ar ministru prezidentu. Я действительно один из тех, кто ответил на вопрос, один из тех 51, кто ответил на вопрос. Ответил, сразу же скажу, не так, как был задан вопрос, ответил, что я в свое время проголосовал за изменение Конституции, что семья состоит из мужчины и женщины, что живу как христианин, по христианским канонам, и считаю, что в этом моем ответе сказано все, что, на мой взгляд, даже более широко, чем просили заявители. Мне сильно, председателю комиссии по мандатам и этике, обидно смотреть то, что 49 депутатов вообще не ответили. Я согласен с тем, что нарушение закона, потому что у нас было письмо с датой, и согласно внутреннему регламенту каждый депутат должен был ответить. Это по-исходным. Значит, что хочу пожелать организации «Дзинта», это то, что, на мой взгляд, значит, искать действительно партнеров в парламенте, не быть столь категоричными в этих вопросах, да, потому что мы знаем, что мир не черный, не белый, а мир цветной в хорошем смысле слова. И, конечно, для меня тоже это суббота, Евровидение, Кончита, это было что-то, по-моему, последнее, что... Мы поэтому не хотим Кончиту. Это как раз есть вот это серое. Нет, я серая немножко в другом этом самом. Нет, я хочу сказать то, что было 4 конкретных вопроса задано. Понимаете, то есть вы ставите уже в конкретные какие-то рамки каждого отвечающего и не даете ему возможность, скажем так, как-то развернуто ответить вопрос да или нет. Но я думаю, что это неправильно в этом смысле слова, да, только в этом смысле слова. Поэтому, наверное, то, что я и хотел сказать, и как член комитета по социальным и трудовым отношениям, вопросы, которые вы здесь поднимаете, очень часто осматриваются и у нас, и действительно все эти регулы через Европу идут через наш, скажем так, и через наш комитет тоже. И дебаты очень жаркие. И вот Андрей Збезович, который здесь был упомянут, как среди ответивших человек, я могу сказать, что это человек, который думает, скажем так, мы с ним на одной волне, и я не могу ему, так скажем так, бросить упрек, что он за ту Европу, которая отмечает, скажем так, эти римские парады.